Latvijas U18 šobrīd, nākamajā gadā U19 izlase, 93. gadā dzimušie spēlētāji šodien ir sanākuši kopā uz treniņu nometni Olimpiskajā centrā, gatavoties Granatkiņu turnīram. Kāda spēlētāja šobrīd kondīcija, vai ir savākt visi spēcīgākie šodienas treniņā? Pastāstiet, lūdzu. Nu, tu zini, mums pagaidām grūti, tāpēc, ka visi puši pēc atvaļinājuma, ja, viņi nav gatavi. Un mēs šodien sākam gatavoties priekš šito turnīru. Nu, cenšamies, ka būs viss kārtībā, mēs 3 dienas strādājam šitas brīvdienas, pēc tam mēs strādājam 18. un 19. decembrī vēlreiz, un nospēlēsim 2 spēles ar sieviešu izlase un ar Blaga Nadežda izlase, un pēc tam pēc Ziemassvētkas mēs atkal tikamies šeit un strādājam vēl 3 dienas, un nospēlēsim vienu spēli ar otras līgas komandu. Granatkiņu turnīrā septembrī kādi pretinieki ir mūsu apakšgrupā, un ko jūs zinat jau par tām komandām? Mūsu grupa kopā ar mums spēlē Itālijas izlase, Krievijas izlase un Somijas izlase. Ja. Nu, Krievijas izlase mēs zinām ļoti labi, mēs ar viņam jau spēlēja Minska turnīra janvāra mēnesi šogada, ja. Un es skatījos viņas pamat sastāvu, 11 futbolisti no tajā sastāvā būs tagad Sanktpēterburgā. Ja. Itālijas izlase mēs arī zinājām, viņi spēlē šeit ar Dremeņa komandu Rīgā atlases Eiropas spēlēs. Nu, es domāju, ka mūsu pretinieki no Itālijas spēlēs ir tāpēc, ka šita komanda, kā spēlē Rīgā. Bet drusku mazāk mēs zinājām par Somijas komandu, bet mēs domājam, ka mēs saņemam DVD disku un paskatīsimies. Domāju, ka viss būs kārtībā. Runājot par mūsu komandu, visi spēlētāji ir veseli, traumas nevienam nav? Diemžēl 2 spēlētājas, viens no pamat sastāvā, Filips Petrienko, saņema traumu, ja? Saņema traumu, ja, viņam ļoti smaga trauma. Un Bovins no Daugavpili, viņš arī slimnīca, viņam arī problēmas ar veselību. Bet pārējie ir gatavi doties cīņā, ir gatavi parādīt sev no labākās puses. Nu, jūs veidot šobrīd komandu arī nākamgad dalībai Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā. Kāds būs īsumā gatavošanās plāns nākamajā gada sezonā? Nu, vispirms šitais turnīrs, kā mēs spēlējam Sanktpēterburgā, pēc tam marta mēnesī mēs gribam nospēlēt draudzību spēlē, pēc tam mums būs jūnija beigā būs Baltijas kauss, kur mēs spēlējam ar Igauniju un Lietuvu. Ar Igauniju un Lietuvu Igaunijā. Pēc tam augusta mēnesī, septembrī mēnesī būs draudzības spēles, un oktobra mēnesī beigā mēs brauksim uz Kipru, kur spēlējam ar Kiprā, Norvēģiju un Islandi.